Par to, kā nākamās 7 dienas mūsu dzīvi ietekmē zvaigznes, pastāstīs Aleksandrs Sokolovs. Labrīt! Janvāra otrajā pusē, kā arī gandrīz visu pirmo šā gada daļu pusi, mūs gaida diezgan saspringti astroloģiski apstākļi. Tāpēc jāplāno aktīvu darbību. Varbūt, ja mēs paredzam kaut kādu atpūtu, tad labāk būtu to plānot uz otro gada pusi. Bet šobrīd, tuvākajās dienās, jāuzmanās, jāatcerās par Venēras aktivitāti. Venērai tuvākās 2 nedēļas būs pastāvīgs konflikts ar Urānu. Šīs te 2 planētas ļoti spēcīgi ietekmē mūsu emocijām. Tāpēc, ja mums nav harmoniskas attiecības, sevišķi jāuzmanās, lai nebūtu kaut kādas šķiršanās neparedzētas. 1. februāris ir laiks, kad Venēra mainīs savu virzienu. Līdz 1. februārim mēs vairāk orientēsimies tādām emocijām, kuras saista mūs ar pagātni. Bet no februāra sākuma otrādi Venēra gribēs vai varēs kaut kādas veidot pretenzijas, kuras viņa izgudros tūlīt uz vietas. Šīs nedēļas beigās Merkurs ir ļoti arī akcentēts, un ja piekdiena ir diena, kad mēs būsim ļoti aktīvi un ļoti, mums būs tādi patīkami kontakti, tad es ieteiktu klausīties, ko saka apkārt esošie vīrieši, jo no viņu puses var dzirdēt kaut kādu ļoti derīgu padomu. Bet sestdiena ir diena, kad jāuzmanās un jāskatās, ko dara jūs bērni, jo bērniem varbūt tā nebūtu labākā diena. Nu, un tad es minēju visspilgtākus akcentus un novēlu visiem veiksmi.